Sveiciens! Sveiciens visiem tiem, kuriem rūp jēgpilna izglītība saviem bērniem. Es ikdienā diezgan daudz, ik pa laikam saņemu jautājumus no vecākiem ar vēlmi izzināt par to, kādu tad skolu izvēlēties viņiem saviem bērniem, jo man ir sava pieredze tajā visā, gan ar savus bērnus audzinot, gan veidojot fórumu un izzinot šo jomu kā tādu, kas tad īsti ir izglītība un ko mēs no tā visa sagaidām. Un tad, kad pie manis vēršas cilvēki ar šo jautājumu, Olga, pastāsta man par vienu vai otru skolu vai izglītības veidu, tad es, lai nerunātu uzreiz par visu un neko, vēršos ar vienu pretjautājumu. Kas ir tas, ko tu sagaidi no izglītības? Kas tev ir svarīgs? Un tā kā izglītība sniedz ļoti lielu pamatu turpmākai cilvēka ikdienai, domāšanas veidam, tad šī saruna mums šodien ir ar Laumu, kur Lauma pastāstīs savu redzējumu par to, kāda ir skola, ko veido Lauma, ar ko viņa atšķirās un kas ir tās vērtības, ko cilvēks, ko bērns stiprinās šajā skolā. Tā kā Lauma, sveika! Es tev pirmkārt izsaku milzīgu cieņu, pateicību par visu to izturību, par visu to, ko tu dari, ejot visam šim cauri, veidojot savu skolu. Es zinu, ka tas nav viegli. Es zinu, ka šobrīd izglītības tēma kā tāda ir ļoti karsta sabiedrībā un sensitīva, emocionāla, jo trūkst kaut kādu vadlīniju jaunu. Ir daudz emociju sajūtu par to, kas notiek skolās šobrīd, kas ir, ja mēs runājam vispārīgi, tad skolās, kur mācās lielākā daļa cilvēku, kas ir oficiālās valsts skolas. Un līdz ar to cilvēki saprot, ka kaut kas nav kārtībā, bet nav arī citu kaut kādu atskaites punktu vai pieturas punktu vai vadlīnijas, pie kā pieturēties. Kā var savādāk? Lauma, pastāst, lūdzu, kā var savādāk, kā var mācīt bērns, lai viņos ir dzīves prieks, lai viņos attīstās šī griba, lai viņi ir gan zinoši, gan priecīgi un laimīgi. Klāj vaļā! Es sākšu uzreiz ar to komentāru. Man liekas, ka nav tā, ka nav kārtībā. Man liekas, ka viss ir fantastiski, jo gan valsts līmenī notiek visu laiku kaut kāda kurbulēšanās, kustība. Katra izmaiņa izglītības sistēmā nevienam nepatīk. Tā kā uzņēmumos nevienam nepatīk, ka kaut ko maina, kas jau ir iestāvējies un kas ir tā kā, mums notiek šitā. Bet tās lietas mainās, dažas izmaiņas, kā visur dzīvē. Šitais pamēģinājām, nestrādāja, jāmaina atpakaļ vai jādara citādāk. Bet tās izmaiņas tomēr tiek meklētas un darīts. Tas, kas, es domāju, ļoti būtiski atšķirās, ir tas, ka mākslīgā intelekta ienākšana un interneta jau ilgstošā klātbūtne, bet šobrīd tieši, domāju, mākslīgais intelekts ļoti pārdefinē to, ko mēs sagaidām no cilvēka vispār nākotnē un jau gandrīz tepat šodien, tepat aiz durvīm, jo ja 100 gadu mums skola bija, lai uzkrātu zināšanas, tad šobrīd zināšanas vairs tādā formā, kā iepriekš, nav visbūtiskākais un viscentrālākais faktors manā uztverē. Viņas joprojām spēlē savu lomu, bet ir citi aspekti, kas mums nepieciešami, lai mēs tajā kontaktā ar sevi paliktu, dzīvotu, būtu citas cilvēka daļas, kuras ir jāpilnveido. Lauma, es zinu, ka daudziem šis jautājums kā reiz ir ļoti svarīgs, un tu saproti, ka laiks mainās, kaut kādu brīdi, tā kā zābaki, kā es saku, kaut kādā brīdī viņi ir jauni, forši, fantastiski, un to ar viņiem var nostaigāt superīgi, un kaut kādā brīdī tev viņi sāk spiest, un tagad mainīt to veco zābaku, šūt, labot, ko es viņu salīdzinu ar sistēmas šo te izglītību, kas ir šobrīd. Protams, mēģina tur ielikt iekšā jaunākās tehnoloģijas, vēl kaut ko, bet gala beigās ģimene sēž vakarā pie galda un plāno savu bērnu izglītību. Un tas, es arī negribu, lai mans bērns ir eksperiments.
lai uz viņu eksperimentē, pamēģināsim šo, atradīsim, kas strādā, kas nestrādā. Un es arī saprotu, ka lielu sistēmu mainīt, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un es negribu gaidīt, tas laiks iet uz priekšu, man bērns aug, man nav laiks gaidīt. Jā, tāpēc manā skatījumā, ko es ļoti no sirds atbalstu, ir mazas dažādas skoliņas, kas šobrīd veidojās un attīstās, un man tas liekas tik ļoti dabiski, jo tu saproti, ka šis te lielais, varenais kuģis, kurš agrāk mūs visus nesa uz priekšu, šobrīd ir pilns ar caurumiem, un viņu labot, es negribu savu bērnu uz tā kuģa borta likt, ja? Es labāk uz šiem te mazajiem, pastāsti tieši par šo te savu skoliņu, viņa top tagad, nāks tulīt. Man tieši tā, kā vecākiem ir, man liekas, tā tu arī ļoti skaidri to izpaudi. Un tas pats jautājums, ko tu uzdevi pašā sākumā, un kas ir tas, ko tu gribi savam bērnam. Jo tas ir arī tā iespēja mazajās skolās veidot individuālu identitāti. Tas ir arī lielajās skolās, un lielajās skolās tas mērogošanas dēļ ir grūtāk paveicams, bet tieši tas ir raksturīgs ļoti mazajām skolām, ka viņas ir katra mazliet citādāka. Skolas vadība, komanda, tieši tās vērtības, ar kurām skola veidota. Ja tu prasi par skolu Kalde, kuru es šobrīd veidoju, tad man pašā centrā un visbūtiskākais ir 3 elementu līdzsvars starp radošumu, kustībām un intelektu, ja prāta attīstību. Un tas nenozīmē mācīties vai zināt mazāk, bet tas nozīmē līdzsvarot, ieliekot atbilstošāku proporciju radošiem priekšmetiem. Tas nozīmē, ka vizuālā māksla, mūzika, arī teātris, kurš šobrīd ir arī standartā ielikts atpakaļ, lai šie priekšmeti ir un lai viņiem ir vieta, lai viņi nav tā kā otrās lomas spēlētāji, lai viņiem tas iedod tādu, ne tikai atsakatu, ka mums šie priekšmeti ir svarīgi, bet arī cilvēkam vērtību izpratni, kad ne tikai tas, ko es iemācos galvā, ko es saprotu intelektuāli, ne tikai tas ir būtiski. Ir būtiski radīt, kļūdīties, mēģināt, izpaust savu individuālo redzējumu. Ir ļoti daudz aspekti, kuri tieši caur šiem radošajiem priekšmetiem būtiski izpaužās, un kas ir, man liekas, mūsdienās viņi tikai pieaugsta aktualitāte. Man te ir ko papildināt uzreiz, jo tas, par ko tu stāsti, vēl pat nesenā pavisam pagātnē, mēs zinām, ko nozīmē IQ. Cilvēka prātu, to intelekta līmeni mērīja pēc IQ koeficienta, kur patiesībā tika mērīts tikai viens intelekta veids, loģiski matemātiskā domāšana pa lielam. Bet es ikdienā veicu to talantu diagnostiku arī, un mēs zinām, ka mūsu prāts ir sadalīts daudzos dažādos intelektos. Mums ir muzikālais intelekts, ir atsevišķi intelekts, loģiski matemātiskā domāšana, atsevišķi intelekts, verbālais intelekts, kinestētiskais intelekts. Tad tas ir ne tikai sports, bet arī, piemēram, viens ir dzirdēt, saklausīt mūziku, pavisam kaut kas cits ir viņu uzspēlēt uz mūzikas instrumentu. Tad tas ir ķermeņa intelekts, un ir arī šis radošais intelekts. Un intelekts saprast sevi, saprast citus un tā tālāk. Un tad, līdz ar to arī tas IQ ir pazaudējis savu lomu, un tā vietā ir ienācis tāds TQ, talanta koeficients. Tas ir, tas ir izējot no tā, kuri intelekta veidi cilvēkam vairāk dominē, kuri mazāk dominē. Tad no tā izējot mēs varam saprast, kas ir vairāk viņam, kas ir viņam vairāk dabīgi darīt, kas ir mazāk viņam dabīgi darīt. Tas ir tāds interesants papildinājums par šo tēmu. Viens no galvenajiem varbūt jautājumiem, ko vecāki meklē, ir, labi, mēs saprotam, ka tās zināšanas vairāk nav tik centrālais faktors izglītībā, bet tas, vai notiek izglītības process, vai viņš ir pareizs, labs un tā tālāk, notiek tieši pēc zināšanu vērtēšanas. Mums ir tas atskaites punkts, ir atzīme, ir kontroldarbs, ir valsts pārbaudes darbi un mēra jau tikai tās zināšanas. Un līdz ar to šobrīd ļoti daudziem trūk šis te pamats sataustīt, kā man tagad saprast, ja mēs nevis mēram zināšanas, bet mēram, ko mēs mēram?
Un rodas jautājums, tad, pagaid, kas tad ir jāmēra, raksturs tā, kā mēs to varam izmērīt, ja? Vai ir kaut kas cits jāmēra, radošums kaut kā jāmēra. Un kā tu varētu iedot, pastāstīt tiem vecākiem, pēc kā viņiem vadīties, lai viņiem saprastu, ka viss ir kārtībā, ka viss notiek savu gaitu un viss ir kārtībā ar viņiem, ar viņa bērnu, ar skolu. Ļoti labs jautājums. Man liekas, ka ir jādala vispār tās tā kā pasaules atsevišķi ir teritorija, kurā prāts fantastiski strādā. Un prāta teritorijā tu vari izmērīt lietas. Tur, cik es esmu iemācījies no matemātikas programmas vai cik es dziļi spēju risināt kādus uzdevumus, bet ir teritorijas cilvēka būtībā un arī dzīvē, kuras nav saistīts ar prātu. Piemēram, ķermenis, kā es kustos, cik ātri, cik veikli, kā man tas izdodas. Mēs varam veidot skalas un mēģināt to arī bīdīt uz kaut kādu prāta, bet tā ir cita karaļvalsts. Tagad tu dejo, un ja tev patīk tā mūzika, un tev ir viegli dejot, un tu pēc tam jūties priecīgs, kādu skalu tu izmantos, lai to izmērītu? To pašu izmanto bērnam. Patika vai nepatika? Un arī par radošumu ļoti daudz. Tā teritorija ir tāda, ka tur jau var mērīt produktu, var mērīt rezultātu, bet liela būtība radošajā procesā ir, kādas man bija idejas, kā es izvēlējos šo darīt vai citu ceļu, kā mēs sadarbojāmies. Ir tik daudzi aspekti. Un tikai tāpēc, ka mēs viņus nevaram mērīt, tam nevajadzētu būt iemeslam, kāpēc tad to nedarīt vai kāpēc to neattīstīt. Jo tad mēs kļūstam vienpusēji. Mēs kļūstam izmērāmi, mēs kā cilvēki kļūstam viendimensionāli. Un, vai mēs gribam? Vai cilvēkam ir svarīgi nomierināt to prātu ar kaut kādu šo te atskaites punktu, kur viņš ierauga, ir zaļā lampiņa un sarkanā lampiņa nosacīta. Ja? Es varu padalīties ar savu piemēru, ja, jo mēs esam izvēlējušies tādu pa lielam bezskolas izglītības ceļu iet, ja, kur mēs šo kurikulumu saucamo sastādām vispār paši un tikai balstamies uz kaut kādiem saviem ieskatiem. Un man viens no tām lampiņām, teiksim, tiem indikatoriem, pēc kā saprast, vai viss ir labi vai nē, ir bērna mirdzums acīs. Viņa šis mirdzums, entuziasms, iesaiste un spēja noturēt acu kontaktu, kad jo vairāk emocijas tiek slēptas un jo vairāk šī iekšējā griba tiek slēpta, jo mazāk bērns spēja noturēt acu kontaktu. Līdz ar to man ir ļoti svarīgi, es priekš sevis šo identificējusi, kā man kā mammai svarīgs ir šis te acu kontakts, adekvāts sarunas, ka mēs varam, šis te bērnu mirdzums acīs un dzīvesprieks un paša griba iesaistīties. Kad ir nevis jāpiespiež un tā. Bet pastāsti vairāk par metodēm, kuras tu izmanto savā darbā, jo tas ir būtiski. Viens ir, mēs runājam, forši mēs gribam, lai bērns ir zinātkārs un gribošs un ar iniciatīvu apveltīts un radošs un kustās un ko. Kā to panākt? Vispār atbildē, es nezinu, ko tu par to teiksi, bet metodes ir tās, kuras izmanto praktiski jebkurš pedagogs, jebkurā klasē, tie ir mūsdienās projektu darbi, tie ir izaicinājumi, tie ir darba lapas, tie ir eksperimenti. Tā būtība ir to visu jautājumu uzdošanas formu, to visu modeli veidot tā, ka tā sajūta, ko liec iekšā tajā, ļoti stulbi sanāk, ka mēs darām to pašu, ko visi citi. Bet iznākums kaut kā sanāk citādāk. Kāpēc? Taisu tās pašas darba lapas, tāpat plānoju, ļoti strukturēti plānoju mācību dienu. Viena lieta, bet to dara arī
kvalitatīvi profesionāli skolotāji to dara valsts skolās, jebkurš profesionāls. Tas ir tā kā profesionāls standarts, kad tu ņem vērā klasi, ņem vērā personības, ņem vērā viņu tempu, ātrumu, sadarbības spējas tajā brīdī, kad tu plāno šo nākamo stundu. Un tad, kad tu šo stundu esi saplānojis, tad tu iedod darba lapu, piemēram, vai nosacījumus projektam, tur 4 nedēļu darbs. un viņi var pat bez manis iet cauri un darboties. Un arī pakāpeniska prasmju būvēšana, arī tas ir... Lauma, šodien divi ļoti svarīgi aspekti. Es esmu daudz mācījusies par cilvēka būtību, raksturu veidošanas mehānismiem un tā tālāk. Un pats galvenais, viens no tādiem secinājumiem, vidējais aritmētiskais cilvēks dabā nepastāv. Jā. Tā kā, ja mēs mēram, vidējo temperatūru slimnīcā, mums viss ir kārtībā. Ja ir slimnieki ar ļoti augstu, ir morgā kādi, kuriem temperatūra ir ļoti zema, tad vidējā temperatūra viss ir čotka. Bet realitātē ir tā, ka vienam temperatūra ir augsta, otram temperatūra ir zema. Ja? Un skolās tas pats tiek mērīts, tā kā vidējais aritmētiskā vidējā cena, vidējais tur kaut kāds tur koeficients un kaut kas. Bet realitātē vienam bērnam padodas ļoti ātri, otram bērnam padodas ļoti lēni, un tad sanāk tam, kam padodas ātri. Šis, starp citu, ir arī tāds viens no zinātniskiem pētījuma rezultātā izsacinātiem secinājumiem, novērojumiem, ka tiem bērniem, kuriem skolā padevās viss ļoti viegli un ātri, un es to esmu izbaudījusi uz savas ādas, zūd motivācija iespringt. Un neveidojās šis tāds stiprs raksturs, kur tu ej un sasniedz kaut kādu rezultātu. Tu tas jau easy peasy, kā saka, uzraksti, izdari viss čotkai, es tagad varu darīt to, ko es gribu. Ja? Tas ir klasiskajā skolas sistēmā. Tas ir klasiskajā, jo tā uzmanība ir jāvelk uz augšu tie, un sanāk, ka cilvēks ar tādu paaugstinātu talantu, viņš neattīst sevī šo darba spēju, un viņš paliek tāds slinks ar laiku. Bet neviens neattīsta. Ļoti labi, mani interesē vairāk, jo ir ļoti liels risks, ja? Un pēc tam, kad dzīvē tie, kas skolās ir bijuši tur nosacīti, kuriem bija sarežģītāk saņemt kaut kāds pat līdz pat sekmīgai atzīmē izbilgt, ja? Viņi ir pieraduši kruķīties un efektīvi kaut kā tur mēģināt atrast kaut kādas ceļus un tā tālāk. Viņi attīsta sevī šīs prasmes, ka viņi arī pa dzīvi iet un atrod izējas no visdažādākajām situācijām. Principā tie ir uzņēmēji. Lūk, tātad jautājums tev, kādā veidā izvairīties no tā, ka viens cieš, otrs gūst labumu no tā vidējā aritmētiskā. Kurš gūst labumu? Tad man jāsaprot, kurš ir tas, kurš gūst labumu. Es nezinu, kurš šajās situācijās gūst labumu īstenībā un kurš negūst labumus īstenībā, bet šis ir viens no tiem atspoguļiem, kā realitātē notiek. Kā būs tavā skolā? Es aiziešu vispirms pie koncepta. Man liekas, ka tas, kurš gūst šobrīd labumu, ir ērti, ir valsts struktūrai, ir tie priekšmeti, kurus var izmērīt, nodefinēti, ir nodefinēti skaidri tie rāmji, kuros mēs spēlējam, un gūst labumu pieaugušie, tāpēc, ka viņi dabū kontrolējumu realitāti, kurā mēs mēram kaut ko, tā kā čik. Un bērns ir tas, kurš ienāk sistēmā, kurai ir tagad šitie ir noteikumi. Mums saturs 1. klasē ir tāds, secība ir tāda, un stundu plānu jau arī izliek skolotājs. Līdz ar to bērns izvēlās tikai to pa lielam ar kādu attieksmi. Vai es šito ņemšu pretī un sadarbošos, vai es purošos, vai es pretošos pasīvi, neko nedarot, vai es mēģināšu to izdarīt. Līdz ar to tas iekšējās attieksmes, kā es pret šo attiekšos, tas ir tas lēmums, ko bērns pieņem. Viss pārējais, visi lēmumi ir pieņemti viņa vietā. Līdz ar to mēs nevaram runāt par gribas attīstību 12 gadu laikā skolā. Projektu darbs var būt
kad tev ir jāizvēlas pašam sava tēma, un tu vari izvēlēties. Un arī tur ir ierobežojumi realitātē. Tā kā, nu, tad līdz ar to tas tavā skolā tā nebūs. Kā būs tavā skolā? Visu laiku man tik ļoti vajag konceptuāli izstāstīt. Manā skolā es fokusēšos uz izaicinājumiem, bet mums ir vispār mācību gads sākās, kad mēs uzsākam sadarbību. Mums ir saruna ar skolas vadība, vecāks un bērns, un tiek sastādīts plāns, kas ir tas, ko mēs gribam iemācīties gada laikā. Ir pusgadā satiekamies un pieregulējam, kas notiek, kas nenotiek. Un šāds plāns ļauj regulēt gan tempu, gan saturiski vai uz vienu vai uz otru pusi tā kā virzīties. Un arī bērns tajā brīdī, ja viņš nāk uz skolu un saka, ok, es nāku te, tāpēc ka man arī te gribās. Nevis tāpēc, ka vecāks saka, nevis vēl kaut kas. Valsts situācija, noteikumi ir tādi, kādi ir. Izglītība ir obligāta un standarts, kas ir jāapgūst, arī ir obligāts saturs. Es varu piedāvāt radošāk ar izaicinājumiem, vietām ātrāk, vietām atļaut lēnāk. Piemēram, viena no lietām ir pielāgošanās skolēna tempam. Ja viņš mācīsies, piemēram, 3 gadus pirmās 2 klases, un ja mēs ar vecākiem esam apsēdušies, ok, viņam iet lēnāk, beidzam presēt, nedaram to. Ok, viss mēs tā daram, un nav nekāds spiediens no ārpuses, ka tev ir jāpaspēj, jo tagad 2. klases vielu jau tā kā jāpabeidz, bet ne, dari to savā tempā. Un arī pretējais, ja redz skola vecāki, ka tas bērns var vairāk, tad, varbūt tā kā ieliekam vēl kaut ko izaicinājumu, varbūt tu gribi paralēli šito papētīt, izmēģināt. Un tas, ka skolā ir fokus ne tikai uz intelektu, bet arī kustību priekšmets. Tu vari iedot kaut kādus piemērus, kā tas reāli dzīvē ir, jo, piemēram, es esmu novērojis sava dēla, ja, kur man kā vecākam kaut kādā brīdī bija stress, domāju, es ne jau viņš, ja, es ļoti gribu, lai viņš iemācās angļu valodu, ja, man ir svarīgi, jo es gribu varbūt braukāt un ceļot, un es redzu, ka es viņam varētu tad online tur iegādāties vēl kaut kādas tur apmācības, un tas viss ir angļu valodā, un es tagad domāju, kā es viņam tagad iemācīšu to angļu. Un nekā. Viņš negrib tajā brīdī. Jā. Un tad pēkšņi paiet kaut kāds laiks, neskatoties uz to, ka viņam ir ļoti limitēts datoru izmantošanas laiks. Caur to, ka mēs ar vīru, mums ir draugi, ar kuriem mēs komunicējam angļu valodā, un tas notiek diezgan bieži, dēlam to dzirdot, tad viņš kaut ko ir pats skatījies tās tēmas, kas viņam interesē. Un beigās ir tā, ka viņš pats sarīmē angļu valodā pantiņus, jau sacer pats. Un tā es tādā pārsteigumā par to, bet tas notika tad, kad es vairs neko viņam neuzspiežu. Un tas ir tāds mans piemērs, ja, bet noteikti tev ir kaut kādi šie skolas piemēri, kur ir šie izraugi kaut kādā brīdī neinteresē, pieņemsim tā 1. 2. klases viela matemātikā, ja, un pēkšņi tur 4. klases vecumā viņam sāk interesēt, un viņš, apgūst līdz 8. klasē pēkšņi šitā. Vai es tagad kaut ko fantazēju, vai tie ir reāli vai piemēri? Kā tas notiek? Man piemēru nav. Ļoti, jo neviena skola tā nedarbojas. Bet tu biji tajā Šķetiņina skolās vairākas reizes. Šķetiņina skolā mērķus šādā veidā nestrukturizē, neraksta. Tur ir šis pātrinātās apguves princips, bet struktūru dod pieaugušie, bet skolēni jebkurā brīdī var pārstrukturizēt, piemēram, mums vajag ģeogrāfijas sekciju. Okay, tu gribi būt vadītāji, 16-gadīga meitene ierosina. Jā, gribu. Pēc 2-3 dienām ir sarganizēta sekcija, meitenes, kas grib piesakās un atrod, kurš pasniegs, kurš mācīs, kurā telpā viņas atradīsies un tiek sarganizēta ģeogrāfijas sekcija. Piemēram, citas izmaiņas, kad mācīsies puiši kopā ar meitenēm, tad mācīsies puiši meitenes atsevišķi. Tādas tiešām skolas līmeņa transformācijas. Tu runā ļoti par pašmotivētiem bērniem. Bet visi bērni ir pašmotivēti.
Jā, es to zinu, bet es to reāli piedzīvoju pati. Jo mēs jau, es savus bērnus esmu audzinājusi mazliet varbūt citādākās, bet ar ko saskarās šobrīd vairums vecāku, ir ar to, ka bērni nav motivēti. Viņi nezina, kā viņus motivēt. Un tas, par ko tu stāstīji, kad tur meitenes izdomā 16 gados kaut kā, viņiem tas liekas, Lauma, par ko tu runā? Kāds kosmos, redz, kur man ir mājās, man 16 gadi, viņi negrib neko. Atbilde par bērnu ir precīzi tā pati, kas par pieaugušo. Jautājums, piemēram, pieaugušajam, vecākam. Vai tu gribi iet uz darbu? Jā, nē, un kāpēc? Un tur visi tie, paskaties pats uz sevi, un tu skaidri, katrs mēs zinām, kas mūs motivē un kas mūs nemotivē. Ja es neredzu tam jēgu, ja es neredzu tam atdevi, ja es neredzu, ka es kaut ko jēdzīgu izdaru, no kā ir kaut kas labāk paliek. Tu nejūti vērtību no savas vispār esības. Tu neesi motivēts to darīt, un bērnam, ja tu atņem iespēju izdarīt izvēles, viņš nebūs motivēts. Ja tu pasaki, ka viņam tagad vajadzētu iemācīties angļu valodu, un tu viņam tā nesaki tā tieši, bet man kā gribās, lai viņam pašam sagribētos. Tas ir tas, ko dara skola, ko dara vecāki. Mums gribās, lai manam bērnam sagribētos tagad gribēt matemātiku zināt, piemēram. Bet viņš grib to, ko viņš grib. Viņš ir atsevišķa būtne, un viņš kaut ko grib. Tur ir kaut kāda arī pieaugušo fantāzija, bišķiņ par realitāti. Piemēram, ja man kā pieaugušiem teiktu kāds draugs, man ļoti gribās, lai tev tagad gribētos tieši karbonādā pēst. Vispār, jā. Bet tas ir tas, ko mēs visu laiku darām ar saviem bērniem. Mums tā gribās, lai tu tagad gribētu mācīties matemātiku, vai tagad tev vajadzētu gribēt vairāk sportot, vai tev vajadzētu gribēt mazāk spēlēt video spēles. Šis ir vispār ļoti dziļš jautājums, jo cilvēkam vispār uzdod jautājumu, ko tu gribi. Jā. Ļoti maz cilvēku vispār spējīgi atbildēt uz šo jautājumu. Bērni zina. Līdz 7 gadu vecumam viņi zina, un skola ir tā, kura... Ja vecāks pats nevar atbildēt uz šo jautājumu, ko viņš grib, viņš sāk bērna, viņš arī negrib sadzirdēt vairs savu bērnu gribu, viņam ir tikai vajag. Viņš seko, un tev vajag, un līdz ar to tas ir ieteikums vienkārši vecākiem sākt ar to, ka pats apsēdies un saprot, tu arī kaut ko drīksti gribēt, un tu gribi, un līdz ar to tu vari ļaut arī savam bērnam gribēt tieši to, ko viņš grib un uzticēties. Un tas, kas bieži šādās gadījumos, ka jau vecāks sāk domāt, es gribu, un es gribu savādāk, bet viņš neredz, kā var savādāk, jo viņam ir uzlikta ļoti liela atbildība un spiediens no, kā izglītība ir obligāta, un obligāta ir tieši šī izglītība, un man par šo skolu nav jāmaksā, par privātskolām man ir jāmaksā, bet es gribu, un sākās šī te iekšējā cīņa, tagad kā tam vecākam šo te atrisināt, vai es nezinu, vai skola varbūt arī dod kaut kādu šo te atbalstu, vai ir kaut kādi savi šie te viens otram stāsti par to, kā komūna, jo, kā vienam ir grūti, un ja jau sanāk cilvēki kopā, tad jau ir vieglāk. Bet tas, kas noteikti šiem vecākiem ir svarīgi, vai tas, kas notiks skolā Kalde, ir oficiāls, tieši tāpatās, kā ir savienojums ar izglītības prasībām un sistēmu, tikai tas viss process tiek organizēts pilnīgi savādāk, lai viņš būtu bērnam draudzīgs, lai bērnam stiprinātu šo te izvēli, šo te gribu un motivētu viņu darboties, līdzdarboties. Jā, tas būs pilnīgi oficiāls, un mērķis ir kaut kādā ziņā pat nemazināt akadēmisko latiņu. Daudzas alternatīvās skolas iet ceļu, tieši iedot tiešām atļauju bērnam arī nedarīt,
Mans mērķis ir vairāk izaicināt, īstenot, iedvesmot uz potenciālu īstenošanu. Pastāst par šito vairāk, Jā. jo šitais ir viens no arī būtiskiem aspektiem, ko es esmu bieži vien dzirdējusi. Tās jau alternatīvās skolas, viņās jau tur neko beigās tas bērns neiemācās, viņš tur tagad tāds dārzenīts izaugs muks, un tad viņš dzīvē nespēja orientēties. Sagrauj šo mītu, jo es zinu, ka tev ir svarīga šī enerģija. Es tevi mazliet pazīstu, un es zinu, ka tavā skolā tā taču nebūs. Tad es tā pa pagātnēm. Tad noteikums, ja likums numur 1, ko es uzskatu, ir nesalauzt bērnu. Tā kā pat, ja viņš pēc tam ir spīdīgs dārzenīts, viņš zinās, ko viņš grib, viņš var darīt to lēnām, savā tempā un tā tālāk. Bet nesalauzt bērna gribu, tas nozīmē neuzspiest savu pieaugušā gribu, nemēģināt iespīlēt kaut kādās sistēmās. Praktiski manā uztverē tie bērni, kas ir tie dumpīgie, kas dažreiz bļaustās un dažreiz rojas matiem un dažreiz neklausa, tie ir vienīgie, kas nav atteikušies no savas gribas skolā. Visi, kas spēlē pēc noteikumiem, nezinot kāpēc, viņi jau ir atdevuši to pieaugušajiem sistēmai, jebkam. Un ir bērni, kuriem viss der, kuriem tieši tā kā ir pilnīgi perfekti. Es domāju, ka tāds ir ļoti mazs procents, un tiem ir dzīvē superīgi paveicies. Viņi dabū tieši to, ko viņi grib, un tieši bez tā ir trāpījies. Tad, ja tu nesalauzi šo te gribu, tad nākamais solis ir tā kā, lai tu saprastu, ko tu gribi, ir ļoti labi jāpazīst sevi. Lai pazītu sevi, tas ir tas, kur mēs kaldē fokusēsimies pirmās 3 klases, pirmie gadi ir fokus uz to, ka tu saproti, kas es esmu, kas man patīk, kas man garšo, kā es daru lietas, es esmu ātrs vai lēns, man patīk klusā klasē vai man patīk ar mūziku austiņās. Un tā kā tev ir jāsaprot, ko tu vispār gribi. Tas nav tā, ka es tagad sākšu gribēt. Un bērniem ar to nav problēmu, bet nodefinēt to savu, man patīk tā, šitā, tādā. Tas ir vesels iepazīšanas process. Un tad, kad tu zini, ko tu gribi, tad tas ir par to, ka piemēram, es gribu tādu mašīnu. Un tad, kad tu zini, kādu tu mašīnu gribi, tu gribi tieši sarkanu Volkswagen vabolīti, tu zini, kādiem tev sēdekļiem jābūt un kādai stūrei, un tu vienkārši to redzi. Tur nav tā, ka varbūt arī zaļa derēs. Nē, tur ir tā kā viens variants. Tā kā. Un tad, ja tā ar to gribu strādā un viņu, tā kā, tad tur ir iespējas gan tā kā, lai sasniegtu šito, tur nav tādas prasmes vai profesionalitātes, kurā tu vari būt augstas klases profesionālis, neiemācoties bāzes lietas. Tev ir vajadzīgs gan intelekts, gan radošums, gan, es domāju, ka arī ķermeņa, kontakts ar ķermeni, lai tu to savu sajūtu, kontaktu ar sevi spētu turēt, visi tie aspekti ir mūsdienās būtiski. Es tev ļoti labi saprotu. Es pati par šo runāju, ka mēs gribam paši vadīt savu dzīvi, gribam sev uzticēties, bet cilvēks nevar uzticēties kādam, ko viņš nepazīst. Ja? Tad pirmkārt tev ir jāsāk sevi iepazīt, lai tu sāktu sev uzticēties un tā tālāk. Un tajā pašā laikā es pilnīgi dzirdu, man mazliet fonā, jo te ir auditorija ar vecākiem, ko viņi saka? Kur izlien ārā tas iekšējais, jā, bet dzīvē nav visu laiku tik rožaini, un ka tu dabū vienmēr visu to, ko tu gribi, un katram ir savu garoziņu jāgrauž, un ir veseli čupa ar šīm mentālajām programmām, kas cilvēkos mūsu sabiedrībā dzīvo, ka, tu nedrīksti tā gribēt. Un visu laiku iet pēc tā, ko tu gribi, ir smagi jāstrādā, ir vēl kaut kas. Un šeit man gribās vienkārši pacelt šo stereotipu un vēlreiz viņu apstiprināt, nevis to stereotipu apstiprināt, bet apstiprināt to, ka var gribēt un lai iet sasniegt to, ko tu gribi, tā ir rakstura izaugsme. Tas nav viegli, tas nav vienkārši. Un tad man rodās jautājums, kas ir kādā veidā skola atbalstīs, tad veicinās šo te, jo gribēt ir viens,
bet sasniegt to, ko tu gribi, un iedot to gandarījumu, to lielo, kas stiprina to identitāti šim jaunajam cilvēkam. Kādā veidā? Tas ir tas, kam skola vispār ir radīta manā galvā. Tā kā, ja tu mācies gribēt vairāk un sasniegt to, ko tu gribi, tad redz, kur tev ir pieaugušie un kaut kādas sistēmas, kas atbalsta, lai tie kritieni nav tik nežēlīgi. Viņus nedrīkst drošināt. Bet tajā brīdī, kad tas kritiens ir smags un sāpīgs, tev jābūt blakus tad, kad tam bērnam jāizraudās. Bet tu nedrīksti drošināt pirms, jo ir jādabū sekas, jādabū piedzīvot, kā ir, kad sanāk un kā ir arī, kad nesanāk. Jo citādi tu nevari to virzienu, tu nevari norientēties realitātē, ja tu nesajūti realitāti. Līdz ar to tur nedrīkst būt siltumnīcas efekts, bet tur jābūt vienmēr tam atbalstam, kad, kur tas pieaugušais ir, tā drošība ir, bet vispār tā darīšana ir tava darīšana. Tad te jau mēs nonākam līdz tam tādam fundamentālajam pamatprincipam, ka patiesībā tā gribēšana un iešana pēc tā, ko tu gribi, tas ir daudz sarežģītāk. Tā ir tā kāpšana kalnā, kas ir daudz grūtāk nekā ripot no kalnu lejā vai sekot kaut kādām sliedēm, kurš ir iestrādāts jau tavā vietā bez maz vai. Es piebildīšu, un nē, tāpēc, ka tad, kad tu esi saskaņā ar sevi, dzīve ir neiedomājama vieglāka. Un tad tas jautājums, ko tu iepriekš teici, bet dzīve ir garoziņa. Nē, ja tu zini, ko tu gribi, es gribu skolu izveidot. Man tas var aizņemt 15, 20 gadus, man ir vienalga. Bet es zinu, ko es gribu. Un tāda varianta, ka es to neizdaru, nav, viņa neeksistē. Es varu nomirt, man var notriekt mašīnu. Tas ir vienīgais variants. Bet vispār, kas var notikt? Es varu izmācīties profesiju, es viņu varu strādāt, es varu reflektēt, es varu kļūt ar vien labāks profesionāls. Jebkurš mērķis, ko tu gribi sasniegt, ir izdarāms. Ir kaut kādi vecuma ierobežojumi, ja tu gribi kļūt par olimpisko sportistu, piemēram. Ir kaut kādas realitātes ierobežojumi, Bet es jau par šo arī runāju, tu tagad gribi, tu to dari, un raugoties uz tevi, es redzu, protams, tev mirdz acis, tu to dari ar prieku, un tajā pašā laikā es arī zinu, tas jau arī, tas nav vienkārši. Par to ir stāsts, jo, kad tu sāc cīnīties nevis ar kaut kādiem ārējiem faktoriem un vēl kaut ko, bet kad tu sāc vadīt sevi, tā kā ceļā uz to, ko tu gribi. Vai tavā skolā ir, tiek veltīts laiks šiem te arī instrumentiem, kā tad sevi iepazīt, kā tad sevi vadīt, kā tad iet, kā tad sasniegt to, ko tu gribi un dzīvot šo te prieka gandarījumu dzīvi, lai arī cik citreiz tas mērķis liktos, vai tā griba, vai tiešām es šito gribu, un tu pats nobīsties no tā, ko tu gribi, bet es šito gribu un neko jāiet darīt. Tas dienas plānojums skolā, viņš sākās ar mērķu izvirzīšanu un atskatīšanos uz dienu. Nedēļas ietvaros ir atskatīšanos uz mērķi, un tas mērķis ir saistīts ar bērna, ko es gribu, bet tur ir arī tēmas. Piemēram, tagad mēs iepazīstam cilvēku, tagad mēs iepazīstam sevi paši. Tas nozīmē nedēļu, 2 vai 3 nedēļas jautājumi būs par kā es jūtos, vai kā man tas bija, vai kā es to piedzīvoju. Tad tēma par citiem, par miedarbību. Tas tēmas ļauj reflektēt tie dziļumā, un šī mērķa izvirzīšana, viņa ir kaut kāda struktūra, kuras ietvaros, vienkārši, kam tu pievērsi uzmanību, tas aug. Ja tu pievērsi uzmanību tam, kad, kā tev ir, kā tu jūties, tu esi svarīgs, tu drīksti būt dusmīgs, par ko tas ir. Tad ar to visu arī tajā notiek attīstība. Un izaicinoši uzdevumi ir ļoti interesanti. Līdz ar to, tad, ja tu izvēlies darīt kaut ko izaicinošu, kas pašam ir saistošs, kā bērns, tad man nav kā skolotājam jāuztraucās par to, kā es viņu motivēšu vai kā
pēc tam es viņu atalgošu, jo viņš jutīsies gandarīts, vai arī sāpināts, ja neizdosies. Viss kārtībā. Un tad tu vari izdomāt, kas bija tas, kas nestrādāja. Bet tas mācību process kļūst par nevis tāpēc, ka mēs ejam pēc satura pa soļiem, bet mēs strādājam ar kaut kādiem jautājumiem, ko paši viņi izvirza. Daži no tiem jautājumiem viņi izvirzīs, un šitais vispār man patiesībā nebija interesanti. Ok, bet kādi jautājumi būs tādi, kur, jā, šis bija tik interesanti, jo tas arī ir jāiemācās, ko es vispār gribu saprast, uzzināt. Jā. Tas ir baigi svarīgi, bet, jo es ik pa laikam esmu satikusies ar cilvēkiem, kas ir beiguši pat 12. klasi, atnāk pie manis kā uz karjeras konsultāciju, un viņi absolūti nezina, ko viņi grib. Tiešā tekstā man cilvēks saka, es neko nesaprotu, ko es gribu. Man ir labas atzīmes visur, bet es nezinu, ko es gribu. Cik tu zini pieaugušos, kas zina, ko viņi grib? Ja tev 12 gadus... Tevi es zinu. jā, ja tev 12 gadus nevienu reizi neuzdod skolā jautājumu, ko tu gribi, tas nav tas, ko mēs mācam. Mums nav šis iekļauts. Un tad, ja tu zaudē savu gribu, tad tu zaudē līdzi savu motivāciju, tu zaudē vēlmi iesaistīties, būt, piedalīties. Tā kā tāda distancēšanās notiek, kad dzīve tā kā notiek, es tā kā šeit esmu. Tev vēl briesmīgāku, tādu kulaks uz acis pētījums. Ja. Bija viens cietums, kurā bija izteikti liels pašnāvību skaits. Šobrīd mēs arī redzam, par ko daudz kurš varbūt ne tik publiski un ne tik skaļi, bet pašnāvību skaits ir diezgan augsts un viņš aug, un diemžēl. Un tajā cietumā bija izteikti, salīdzinājumā ar citiem cietumiem, izteikti liels pašnāvību skaits. Un sāku pētīt, kāpēc. Izrādās, tur tajā cietumā pat krēsli, galdi, tajās ēdnīcās viss ir pieskrūvēts. Tad tu pat nedrīksti, tev pat nav iespējas izlēmt par to, cik tālu tu piestumsi sev krēslu. Un tiem ieslodzītajiem viņiem bija tik ļoti atņemta vispār spēja lemt par vispār kaut ko elementārajām lietām, ka viņi vienkārši vairs nevarēja izturēt, un viņi tur aizgāja šie pašnāvību viļņi. Un, tas ir stāsts par to brīvo gribu. Ja tu ņem nost, tad nav brīnums, kāpēc mums bērni slīst ar vien lielākās depresijās. Un kāpēc viņi spēlē video spēles, jo viņi grib aizbēgt no šitās realitātes, kur viņi nevar izdarīt izvēli. Un tur viņi visu laiku ir tie, kas rīkojas, tie, kas dara. Tie, kas izdara izvēles, vai ne? Lauma, ja cilvēks tevi satiek pirmo reizi, cilvēks šobrīd ir meklējumos. Es šorīt no rīta arī saņēmu balvas ziņu no vienas meitenes, kas meklē skolu savai meitiņai un prasa, lai es viņai kaut ko pastāstu. Izstāsti tā, lai cilvēkam ir skaidrs, ko viņa bērns darīs skolā Kalde. Skolā Kalde bērns mācīsies. Bet diena būs strukturētāka, katru dienu būs radošais, katru dienu mēs ejam ārā, katru dienu ir sports, līdz ar to būs joprojām matemātika, būs joprojām lasīšana, rakstīšana, angļu valoda, tā kā mācību saturs joprojām būs, ko apgūt. Bet pirmkārt, mācību struktūra ir veidota tā, ka ir intelekts, radošais intelekts, kustības intelekts, lai smadzenēm nav pārāk ilgstoša intelektuālā slodze, lai ir visu laiku šīs tādas slodzes, kas ir ļoti patīkami un vieglāk panesami īpaši tiem bērniem, kas ir dinamiski. Tas ir viens aspekts. Un par gribu un par mērķiem un par to, ka bērns ir iesaistīts mācību procesā un lemšanā, un tā ir daļa no mācību procesa skolā Kalde. Tas nenozīmē, ka bērns varēs pateikt, es nevēlos neko darīt, jo tas ir sākotnējā skolas līgumā. Ja tu nāc šeit, tad tu gribi mācīties, un tajā primārajā definējumā jau tu ieliec, ko tu gribi apgūt un iemācīties.
brīvības līmeņi, kurus tu pazīsti, jo mazāk bērns dara pats. Tas nozīmē uzreiz kontakts ar vecākiem, saprast, cik daudz mēs varam laist lejā to latiņu, cik daudz mēs ļaujam viņam būt savā tempā. Piemēram, tikko es biju Kaunijā skolā, kur bērns var mēnešiem neiet uz mācību stundām, līdz viņš sajūt sevī impulsu. Tur tiešām viss ir pakārtots šim iekšējam ritmam. Mums būs mazliet tomēr uz to, ka uz cilvēka potenciālu daram, mēģinam. Bērniem ir tik ļoti iekšā vēlme izaugt, pamēģināt, izdarīt, saprast, kā to izmantot. Ja mēs esam nonākuši punktā, kur bērns neko negrib, kaut ko mēs kā pieaugušie, iespējams, neesam sadarījuši pareizi. Tas ir tik skaidrs, ja tu iegriezi pirkstā, tev ir skaidrs, ka tas nav tavs ķermeņa fizioloģiskais normāls stāvoklis, un tu kaut ko dari ar to. Jā. Tas pats ir, ja cilvēks nejūtas priecīgs un laimīgs, ja viņš ir depresijā un stresā, tas nav cilvēkam normāls stāvoklis, tātad tu to saproti, un tev ir jābūt mentālai, psiholoģiskai aptieciņai, kā tev rīkoties, kā tev atgriezt sevi normālā, vitālā, normālā stāvoklī. Un tas pats arī ir ar bērniem, ka bērnu normāls stāvoklis patiesībā ir šī dabīgā zinātkāra, iniciatīva, piedzīvošanas prieks, un tas viss, lai notiek. Un ja viņa nav, tad tas nav normāls stāvoklis, tad kaut kas nav kārtībā. Tad ir tie sarkanie indikātoriņi, ja? Tad šitien mēs nonākam līdz tiem indikātoriem, ja? Ka mēs nevis veltam uzmanību tieši atzīmēm, bet tieši šiem te psihoemocionālajiem indikātoriem, kur, ja bērns negrib, labi, tu vari kaut kādu brīdi nedarīt neko, jo tas ir, bet tad, kad bērns atgriežas savā normālā stāvoklī caur to, ka viņš ir ilgstoši atpūties, viņā sāk parādīties. Viņam paliek garlaicīgi, viņš grib kaut ko uzzināt, viņš grib ar citiem kopā. Tur rodās dabiski. Šeit ir vajadzīgi, es domāju, cilvēkiem daudz piemēru no citiem cilvēkiem, lai iedrošinātu, iedot bērnam šo laiku atpūsties. Tā kā tiešām nedarīt neko, bet arī nespēlēt datorspēles, vienkārši nedarīt neko. Jā, datorspēles iedod ļoti pārslodzi, tas pretējā virzienā. Jo mācīšanās sākas no tās vietas, kur jebkurš cilvēks, ne tikai bērns, jūtas psihoemocionāli ka man ir labi, un es esmu resursā mācīties. Lai mācītos, tas prasa lielu smadzeņu kapacitāti, tas prasa iet jaunajā, tas prasa darīt to, no kā tev ir bail. Tas prasa daudz. Lai tu varētu būt vispār, kad es mācos, pirms tam ir, vai es jūtos labi. Un tas ir primārais. Ja skolā bērns izkrīt no vietas, kur viņš jūtās labi, mācīšanos visu var pārsvītrot, svītru pāri, tur nekas vairs nenotiek. Līdz brīdim, kad, kā tu saki, ja vajag, viņš izsēž līdz tam brīdim, kad, es atgāju no tā stresa vai spriedzes, vai lai kas tas arī būtu, kas bērna dzīvē ir noticis, bet tam ir jātiek pāri, un tad atkal var runāt par šo te, tagad, ko tu gribi sasniegt, mēģināt, varbūt lielāku izaicinājumu, varbūt mazāku, varbūt, un atkal tu vari doties pasaulē viņu izpētīt. Ko tu domā par tehnoloģijām? Vai tavā skolā būs arī tehnoloģijas? Es nesen biju kur ir šie ievieš jau 3D brīles mācību procesos un tā tālāk, un tiek integrēts mūsdienu tehnoloģijas. Un pastāsti, kā būs Kaldē? Pirmās klases, ne tikai pirmās klases, bet praktiski telefoni ikdienas lietošanā Kaldē būs aizliegti, izņemot mācību procesā, tad, ja tas ir plānots, un bērni arī patstāvīgi varēs lietot mācību procesam, bet viņam ir jāsaskaņojas, ka mans mērķis ir šāds, man vajag atrast tieši šo, vai es daru šo. Bet ikdienas procesā starpbrīžos telefons nav klātesošs. Arī pirmās 3-4 klases šis tehnoloģiju lietojums minimāls, vairāk tieši uz reālās dzīves, vairāk printēti materiāli, vairāk uz visu, kas mums ir tepat 3 dimensijās.
Tehnoloģijas man liekas ļoti vieta, kur var ļoti izpaust radošumu, kur var izpaust savu es, bet līdz tam brīdim, kad tu izaudz līdz tam, ka tu zini, kas ir tavs es, ko tu gribi izpaust, ko tu gribi pateikt, un tad var iet dziļāk spēlēties ar tehnoloģijām un veidot video, radīt, izmantot datoru tehnoloģijas, iet dziļumā. Bet pirmie gadi vairāk uz pašrefleksiju, saprast sevi, saprast sajūtas, vairāk uz taktīlo, strādāt ar papīru, rakstīt, pamatprasmes, tiešām ierobežoti tehnoloģiju daudzums. Septembrī skola būs vaļā. Jā. Pieteikties var jau tagad. Jā. No kuras līdz kurai klasei? 1. līdz 4. klase šobrīd. Mācības notiks Mežielā 1. Pieteikties var skolakalde.lv mājaslapā. Lieliski. skolakalde.lv. Tur ir arī informācija noteikti rakstiskā veidā par to, ko mēs runājām, par to, kā būs... Jā. Tur ir gan par filozofiju, par pamatvērtībām. Tas, ko es aicinu darīt, tie, kam interesē izmēģināt pašu metodiku mācību dienu, nākt uz Skola Kalde. Es atvainojos, uz Kaldes dienu. Mums ir izmēģinājuma diena, kurā šie mācību priekšmeti, praktiski pat dienas struktūra ir saīsinātā versijā visa izmēģinājuma. Un tas notiks 12. aprīlī, svētdienā. Uz vienu dienu atnākt, izmēģināt pašu to mācību procesu. Es domāju, ka tas visvairāk iedod to sajūtu bērnam, ieiet tiešām iekāptajās kurpēs, kā tas ir. Vecākam redzēt, kā tas bērns jūtās, kāds tas dienas ritms izskatās, un nevis teorētiski, bet jau praktiski piedzīvot uz savas ādas un sajust. Tu pati vadīsi šiem bērniem dienu? Jā. Tu esi gan kā skolas veidotāja, īpašniece, gan arī kā vadītāja. Vai tev būs arī vēl kādi palīgi? Šobrīd es meklēju sākuma skolas skolotāju. Tāpēc, ja šis tev ļoti interesē un patika, tad droši var pieteikties arī šobrīd. Tas ir aktīvs process, meklēju īsto partneri, domu biedru tieši sadarbībai. Jā. Un tad vēl man ir jautājums, vai varbūt tev galvā ir pašai jautājumi, kādi ir tie jautājumi, ko cilvēks uzdod sev, kur viņš var atrast atbildes tieši tavā skolā. Teiksim, vecāki sēž un domā, es gribētu bērnam tādu skolu, un kas ir tās vērtības, kas ir tie viņa iekšēji jautājumi, ar ko viņš var sarezonēt, lai viņš saprot, šitā skola man ir tieši kā vajag. Pirmkārt, nevis vecākam, bet manam bērnam. Un tur ir vērts saprast, kāds ir mans bērns. Vai viņam patīk komunicēt, vai viņš ir introverts, vai viņš ātrs, lēns. To bērna raksturu jau vecāki sajūt, nolasa, zina savējo. Līdz ar to bišķiņ pat atlikt malā savas ambīcijas, bet tiešām, kas viņam, var pat apsēsties un aprunāties ar bērnu. Kādu tu gribētu? Tu gribētu vairāk bērnus vai mazāk bērnus, lielāku, mazāku klasi? Tā kā saruna ir ļoti svarīga, un bērns jūtās novērtēts, ņemts vērā, kad viņa viedoklis ir būtisks. Tā kā tas ir pat jau tas signāls vien. Par to, kā izvērtēt, es iesaku aiziet uz atvērto durvju dienām, iepazīt, redzēt, sajust skolotājus, sajust to atmosfēru. Un, protams, mājaslapu iepazīt, izlasīt, pētīt un skatīties. Man liekas, ka tā sajūta vienkārši veidojās kaut kādā brīdī. Man tāds iekšējs klikšķis, kurš nav, kurā racionālais ir ļoti sajaukts arī ar neracionālo kopā, kur tomēr tas kompleksā bilde ir izveidojis. Ja ir iepazīts, pietiekoši aiziet uz 1, 2, 3. Es zinu, ka daudz daļā skolu Rīgā privātu skolu ir rindas, līdz ar to nav arī tā, ka tu katrā skolā vari tā uzreiz tikt iekšā, tāpēc, ka tu tagad sajūti, ka šitā ir laba. Tā kā tas ir tiešām Bet drīkst piezvanīt un aprunāties ar tevi arī individuāli noteikti, vai ne? Jā, tur ir kontakti. Jā, mājaslapā ir kontakti, var man rakstīt, var aprunāties. Šī te procesa daļa ir saruna,
klātienē tikšanās un dienas izmēģinājums, un tad ir trešā saruna, kad tiešām tiek saprasts, vai vērtības iet kopā vai neiet kopā ar to, ko ģimene vēlas savam bērnam. Kāds ir, Lama, tavs novēlējums vecākiem un kāds ir tavs novēlējums bērniem, tieši tiem, kas ir, kas ir gatavi un ieinteresēti tavā skolā? Man ir novēlējums visiem. Man ir novēlējums visiem, gan pieaugušiem, gan bērniem. Gribēt vairāk un ticēt, ka to var. Tā kā vienkārši turēties pie tā, ko jūs gribat, salipt ar to un meklēt veidus, kādā veidā jūs to varat dabūt. Un tiem, kam ir interese satikt, iepazīt vairāk skolu Kalde, izejiet uz kontaktu, rakstiet, ir pieteikšanās formas sarunai, ir pieteikšanās forma dienai Kaldē. Tikai caur komunikāciju varēs sajust to enerģiju, vai der vai nedar kopā, jo tas ir ļoti liels lēmums, ko pieņemt un iet soli uz priekšu un sajust tālāk, satikties, aprunāties. Jā. Un vai ir vēl kas tāds, ko varbūt mēs neesam pacēluši šajā mūsu sarunā, bet varētu būt ļoti būtisks zināt tiem, kas ieinteresējās par skolu Kalde? Jābūt mazliet gatavībai paļauties uz bērnu vairāk nekā uz... jo ir jābūt gatavībai, ka viņš arī kļūdīsies un atļaut viņam kļūdīties. Nevienmēr palikt to mīksto spilvenu apakšā. Atļaut arī piedzīvot. Tas ir viena, laikam, tāda arī, kam jābūt gatavam, citādi tā mācīšanās uz priekšu nenotiek. Jā. Uzticēties pašai dzīvei. Ņemt arī šo faktoru vērā, ka viss, kas notiek, tā tad būt saskaņā ar to un neiet tajā cīņā pret. Jā. Man vēl gribās mazliet nopaļot, pielikt vēl viens, savējos 50 centus, ja mēs tajā krājkasītē iekšā par to, ka mums ir cilvēkiem labā un kreisā smadzeņu puslode. Un labā smadzeņu puslode atbild par radošumu, kreisā mums ir par loģiski šo te analītisko ikdienas domāšanu. Vēl arī ir tā, ka mums cilvēkiem ir ārējā šī te objektīvā pasaule, kuru mēs varam pataustīt, kur mēs varam izmērīt, sadzirdēt, sagaršot, vienalga kā. Un mums ir šī te iekšējā mūsu katram pasauli, iekšējā virtuālā pasaule, kas ir absolūti tīri subjektīvā pasaule. Un ir tā, ka šobrīd izglītība ļoti vairumā gadījumu ir tendēta tieši uz kreisās smadzeņu puslodes attīstīšanu. Tad ārējās pasaules izzināšana, ārējās pasaules miedarbību, kompilāciju, visādas darbības notiek ar ārējo pasauli. Un ļoti maz ir šī iekšējās pasaules izzināšana, kas ir tieši šī mūsu labā smadzeņu puslode. Un tas paaugstina šo disharmoniju. Pat tīri fizioloģiski. Tas ir tāpatās, ja tu trenē visu laiku tur labo roku, ja kreisā tev ir mazāk trenēta un rodās šī disharmonija. Tāpēc man ir vienkārši neizsakāms prieks par to, ka notiek šī iekšējās pasaules likšana klāt izglītības procesā, kas ir manā skatījumā mega svarīgi. Un tālāk pēc tam jau saprast, ka mums ir 5 maņas, ar kurām mēs iedarbojamies ar šo ārējo pasauli. Ir teorijas, kuras arī parāda, ka mums ir maņu daudz vairāk. Un savukārt miedarbībā ar iekšējo pasauli mums ir pilnīgi citas maņas. Mēs attīstam citas maņas. Un tas ir vēl viens, man liekas, kaut kas wow, kuru mums vajadzētu likt pamazītiņām izglītībā iekšā. Es domāju, ka to nevajag mums likt. Mums vajag vienkārši uzdot jautājumus un ļaut, lai bērni paši sevi iepazīst. Jā. Un nevis mēs pateiksim viņiem, kā ir, bet viņi pateiks mums.
Jā, Tā kā, viņa mums ir fantastisks pieredzes ar tevi, kur tu saproti, tiešām tu vari vērot un mācīties vienkārši pats no tā, cik daudz viņā patiesībā dabīgi ir iekšā. Un, man gribās pabeigt to domu par to miedarbību starp iekšējo un ārējo pasauli. Tik triviālā, elementārā piemērā, pat tad, kad mēs domājam par citronu, tad, kad mēs viņu iztēlojamies, tad, kad mēs viņu savā virtuālajā pasaulē ieraugam, sulīgs, tur smaržīgs, mutē, tu saproti, ka notiek izmaiņas arī objektīvajā fiziskajā pasaulē, siekala līmenī, kur tu jau vari izmērīt. Ja? Tad šī te iekšējā pasaule ietekmē šo te ārējo pasauli un otrādi. Ja? Un tad šī te miedarbība, man liekas, ir ļoti svarīga, ka mēs viņu harmonizējam un līdzsvarojam. Es tev no sirds novēlu izdošanos, lai tava skola plaukst un zeļ, un lai tiešām atrodās savējie tie, kas iet ar tevi šo izglītības un mācīšanās ceļu. Es tevi redzu kā lieliski iedvesmojošu cilvēku, pirmkārt caur savu piemēru, kurš pats seko un iet savai gribai, kuram skaties acīs un acis mirdz, kurš ir gatavs darīt šis te entuziasms un gribēšana, un patiešām ir, tas ir cilvēks, kurš var arī bērnus vest pretī tam, par ko viņš runā, tā kā iet kopā šī te vārdi ar darbiem. Lama, mīļš, tev paldies par šo sarunu, lai tev izdodas. Jā, es pēdējos vārdus, man tiešām vissvarīgākais liekas, gribiet un gribiet vairāk un nelaidiet to vaļā. Jo tai gribai sako prieks, un ja griba ir pazaudēta un nezinu, ko gribās, tad sako priekam. Jā. Prieks ir jāplāno katram. Šitā mēs neaizrunāsimies. Bet tas prieks ir, tas ir tā degviela, kas ir vajadzīga katram cilvēkam. Un ja tev nav prieka, tu dzīvo tādā iekšējā trūkumā, tāpēc ir svarīgi kaut vai maziņi prieciņi. Katru dienu tev viņi ir jāatrod, sev jāieplāno pašam. Tā kā vairojam prieku. Man liekas, ar šo mēs arī varam nobeigt. Lai vairojās prieks, lai prieks un gandrības par padarīto un pašam par sevi. Paldies! Paldies! Nu ko?